kārtībā mēģināšu parādīt, kā nomainīt BlackBerry 9300 trackpadu. Tad jāsāk ir ar aizmugurējām divām skrūvēm. Tās atskrūvējam. Vajadzīgs būs T6 skrūvgriezis. Ja. Vēl būs vajadzīga pincete visticamāk, kuras mums šobrīd nav, bet parādīšu galveno domu procesam. Tātad, kad šitās skrūvas ir atskrūvētas, nākamais seko jānoņem šitie mazais panelīts. Un principā nevar noņemt viņu nesabojājot, vai man nekad nav izdevies, vismaz vienmēr tiek vai nu salocīts aizmugurējās kājiņas, vai viņas nolūst vispār. Tā kā jārēķinās, ka to gandrīz vienmēr vajadzēs jaunu. Tad ņemam viņu nost. Nu jā, arī šoreiz neizdevās noņemt nesalaužot, bet tas nekas. Tad šeit ir vēl divas skrūves, kuras jāatskrūvē. Un tad ņemam nost priekšējo paneli. Tas notiek tā, ņemam no lejas galda, šeit nedaudz, un tad gar maliņu ejam uz augšu, gar otru maliņu, un stikliņš, viņš locās, bet tas nekas, viņš pārlas pārparas, nekāda lielā skāda nenotiek, bet, nu jā, arī šoreiz viss kārtībā. Stikliņš jāuzmanās, lai nepazaudētu šo te detaļu. Tātad tas priekšējais panelis, klaviatūra izņemam, un tālāk 4 skrūves, šeit 2 un 2 šeit. Atskrūvējam. Jāpiebilst, ka šeit trackpad nomainīt krietni sarežģītāk nekā 8520 BlackBerry'am. Tātad, kad skrūvas saskrūvētas, paņemam gar šo malu, un šeit ir stiprinājums, kas ir šeit attaisās vaļā, un tā viņš iznāk ārā. Tātad šo saglabājam. Galvenais nepazaudēt nevienu no šiem te, viņi nāk ārā, mazie kontaktiņi, un šis mēdz pazust. Tātad tālāk ņemās nost ekrāns. Šeit atbrīvojam, un uzmanīgi šeit ir ekrānam kontakts, kur uzmanīgi jāatvieno. Un pēc tam liekot klāt, nedrīkst aizmirst viņu arī tikpat smuku pievienot. Tātad ekrāns noņemts. Noņemam arī šo te. Un trackpads ir atbrīvojies, bet redzam, kad iet viņš apakšā šeit. Te ir sākās viltīgākā daļa. Te ir virsū uzlīme, kur ir jāatlīmē. Nedaudz tātad jāmēģina pie vienas maliņas un atplēšam uzlīmi. Un šeit ir plasmas svāciņš, maziņš, kas jānoņem. Tā viņš nonāk nost. Un te ir
kur kontakts trackpadam. Te ir viltīgi jāatpaceļ mazs vāciņš, un tad ar pinceti vislabāk šo te izvilkt ārā, jo viņi nedrīkst sabojāt, protams. Ar pirkstiem to grūti izdarīt, ar skrūvgriezi arī. Bailes, ka nesabojāju, bet, tā viņš iznāk ārā, un te viņš ir. Tāpat, kad liekam jaunu iekšā, mēs viņu laižam caur šo te caurumu, šādi, un šādi iekšā. Un šis te ir jādabū. To es nemācēšu pateikt precīzi, kā izdarīt, bet kā vislabāk to izdarīt. Vai ar pinceti, vai kaut kā, bet viņš ir jāiebīd atpakaļ. Vāciņam jābūt vaļā. Jāiebīd tas kontaktiņš ir atpakaļ. Un šādi te, un nofiksējam. Tad mēs varam uzlikt atpakaļ vāciņu. Nevis varam, bet tas pat vajadzīgs ir. Uzliekam vāciņu atpakaļ. Pielīmējam atpakaļ uzlīmi. Un visas darbības lēnā garā pretējā virzienā. Šis te. Tad ekrāns. Atceramies, kad šeit ir kontaktiņš, kas ir jāpievieno uzmanīgi. Tālūk. Kontakts pievienots. Skatāmies, lai ekrāns ir nofiksējies. Atpakaļ korpusā liekās sākot no augšas. Šeit. Šeit ieliekam te, un tad sākot no šīs malas piespiežam uz leju otru malu. Kā labs rādītājs ir šie divi plasmasiņi, kad viņi ir vienā līmenī ar šo metāla maliņu, tas nozīmē, kad ir pilnībā iegājis korpusā platīte. Tā, piespiežam un varam sākt likt skrūvas atpakaļ. Skrūvas atpakaļ, pēc tam, lai ātrāk lieta iet priekš, ieskrūvējam skrūvas, tad liekam klaviatūru, viņi pabīdās šeit apakšā. Zem šitās, zem stikliņa. Tā. Un, principā, citos gadījumos mēs ņemam nost vispār stikliņu, ja mums ir maiņas stikliņš. Var arī uzlikt neņemot nost šo priekšējo paneli, bet tas būs daudz grūtāk. Ja mēs ņemam nost stikliņu, tad ņemās nost, viņš šeit ir, viņš ir divās kārtās, viena un apakšā vēl otra. Ņemam aiz otrās kārtas un plēšam ar abām nost. Ja gribam saglabāt veco stikliņu, tad vienalga ir jāpaceļ šī te mala un jāmēģina šie te divi dabūt apakšā zem stikliņa. Šādi te. Bet tagad ir ļoti viltīgi dabūt šo te uzsēdināt savā vietā. Ir ar pirkstiem šeit no apakšiņš jāpieceļ uz augšu. Tas nav tik vienkārši. Tālūk. Tagad ir smuki viss iegājis savās vietās. Un gar vienu malu uz leju ņemam visu piestiprinam atpakaļ. Jā, aizmirs uzlikt šo te detaļu.
ko es jau sākumā teicu, ka nedrīkst palaist garām. Viņi ir jāpieskrūvē, un pirms liek priekšējo paneli, tātad tas izskatās šādi. Ja, varam arī tagad to redzēt. Šeit 2 skrūves, un šis vāciņš atpakaļ, 2 skrūves tur. Darbs pabeigts. Ar pirmo reizi varbūt, ka nesanāks tik veikli, bet nekas pārāk sarežģīts nav. Visgrūtākais ir ielikt atpakaļ trackpad kontaktu vietā un priekšējais panelis uzlikt. Ja neņem no stikliņu, tad diezgan sarežģīti viņu palikt apakšā un iecelt augšējās vietās. Ja ņem stikliņu nost, tad pa priekšu uzliek paneli, atstāja stiklu, viņš viegli uzliekās, sāk likt no augšas, uzbīda virsū un stiklu līmē pašu pēdējo. Noplēš aizsargu plēvīti un smuku uzlīmē stikliņu. Tas apmēram tā.